Šodien mums visiem ļoti svarīgs temats, es domāju, kā draudzē un arī kristāmiem. Draudzes 3 galvenie mērķi. Un atceramies, ka galvenajam vienmēr jābūt galvenajam. Pareizi, ja? Svarīgākajam jābūt vienmēr pirmajā vietā. Dievs to skaidru un gaišu mums saka, ka mums dzīvē jābūt ir mērķim. Ja cilvēkam ir bezjēdzīga un bezmērķīga dzīve, tad viņš iet uz visām pusēm un gala rezultātā viņš aiziet pazušanā. Kristietis tā nekad nedrīkst dzīvot, ja viņš ir patiesi Dieva bērns. Viņam ir mērķis, viņam ir ilgas kaut ko sasniegt. Un tā arī apostols Pāvils Filipiešiem 3.14 viņš saka, kad es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Mīļie, mēs redzam, ja? Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Redz, kur ir mērķis. Jā, tas ir mums, varētu teikt, šobrīd cilvēcīgi runājot, ļoti varbūt tās grūti aizsniedzams. Bet Dievs jau nevienam neuzliek vairāk un neprasa vairāk, nekā viņš viņam ir devis. Bet tam mērķim ir jābūt ļoti, ļoti skaidram. Ja? Piemēram, ja mēs šodien nolēmām sarunāt tikšanos šeit Dvēseles Veltes dārzā, tas tika izvirzīts mērķis. Ja? Mēs esam nolēmuši, ka šodien mēs arī tātad darīsim to, kas jādara, lai cilvēki tiktu kristīti, iegremdēt Kristus nāvē, lai celtos augšā atjaunotā dzīvē. Tad tas ir mērķis. Un, lai šo mērķi sasniegt, jums bija jāierodās šeit. Ja jūs šeit neierodaties, mērķis būs sasniegts? Nebūs. Skaidri un gaiši, pareizi. Ja? Un te nevar iet uz saviem nosacījumiem. Ļoti daudz kristiešu, mīļie, grib dzīvot uz tādiem demokrātijas principiem. Vairākums kā izlems, tā būs, kā mēs te spriedīsim. Es negribu tur tikties, es negribu tur. Pagaid. Kaut kas nebūs pareizi, ja? Ja mēs esam Kristus sekotāji, tad tādā gadījumā mēs ejam un tiecamies uz vienu vienotu mērķi. Ja? Tātad 3 draudzes galvenie mērķi. Un tos mēs šodien arī aplūkosim. Pats pirmais draudzes galvenais mērķis ir Dieva draudze, ir Dieva slavai un lai pielūgtu un pagodinātu Kristu. Draudze ir Dieva slavai, lai pielūgtu un pagodinātu Kristu. Kristus mūs nav dārgi atpircis, lai mēs dzīvotu sev egocentrisku tādu koncentrētu dzīvi, savam labumam, savām iegribām, savām vēlmēm. Šeit neder nekāda psiholoģija un nekāda citādi demokrātiskie uzstādījumi. Dievs ir teicis, es tev esmu dārgi atpircis, lai tu mani godātu, pielūgtu un man sekotu. Ja? Tā kā te tā druscītņās, lai mums raitāk iet, šodien mēs sarunājam, ka palīdzēs man Daniels palasīt dažas raksturvietas, ja? Efeziešiem 5 no 5 līdz 6. Pāvela vēstule Efeziešiem no 5 līdz 5. nodaļa no 5 līdz 6. Jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Netikļiem, netīriem, elku kalpiem ir vieta Kristus draudzē? Nav mīļi. Lai neviens jūs nepieviļ. Vēlreiz. Visi cilvēki kaut kur dodās un kaut ko cenšas dzīvē sasniegt. Citi dodās uz skolu, mācīties, lai iemācītos, tur pabeigt kaut ko, iegūt profesiju, pēc tam strādāt. Citi dodās uz darbu, ja. Tur viņš var izvēlēties, ar ko strādāt, varbūt tās, daļēji, ne? Vai tajā darbā, vai tajā skolā. To visu var cilvēks izvēlēties. Bet Kristus draudzē, mīļie, tur nevar būt. Es varu turpināt grēkot, es varu dzīvot, kā es gribu, kā man patīk, ja? Nē, tad tādā gadījumā tev nav vietas Kristus draudzē. Tu esi netikls, netīrs, elku pielūdzējs,
tev nav ko darīt Kristus draudzē. Jo nevar būt, kā mēs pagājušajā šodien mācījāmies, ka cilvēks, kas ir uz Ādama koka un viņš nes augļus nāvei un pazušanai, atrodas tajā pašā laikā Kristus draudzē. Tas nav iespējams. Tev jābūt nocirstam, tev jālūdz Kristu nocērt man no tā Ādama koka un uzpotē, uz kurien? Uz Kristus dzīvības koku, lai es turpāk nes patiesas, brīnišķīgas atgriešanās augļus, un tātad šos augļus es nesu dzīvībai, nevis vairs nāvei. Turpatās Efeziešiem 5, 11, 14. 11, 14. Izlasīsim. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runā. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Mīļie, no tumsas katram cilvēkam ir jāiznāk gaismā. No miruša stāvokļa, kurā visi reiz mēs bijām, grēka alga ir nāve, mūžīgā pazušana, miris savos grēkos, pārkāpumos, senču mantojums, aplamā dzīvi mantot no senčiem, no Ādama, tad cilvēks nevar būt arī draudzes loceklis. Ja viņš vēl ir mirušā stāvoklī, tad viņš nekādīgi nenesīs augļus dzīvībai. Tādēļ viņš teica, uzmosties tu, kas guli, uzmosties no miroņiem, tad Kristus tev atspīdēs. Un tad tu nesīs augļus un brīnišķīgajam Dievam. Turpatās Efeziešiem 5.1, tur ir sacīta tāda vārda. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuri, dāvanu par jauku smaržu, bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantrausība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem pienākas. Kā tas svētiem pienākas. Kas tad ir svēts? Šeit ir svētie. Svēts ir atpirkts, atdalīts, bijušais noziedznieks, grēcinieks, bet Dievs viņu darīs svētu, atšķirtu no šīs pasaules. Kādreiz mēs vilkām svešu jūgu kopā ar neticīgajiem, pilūdzām elkus, bijām netīri, nešķīsti, bet tagad Dievs saka, pietiek. Tu esi no Ādama koka nogriezts, un tu tiec uzpotēts uz dzīvības koku. Un nu tev ir svētā gara vadība. Katram ticīgam cilvēkam ir svētais gars. Ir tā vai nav? Bez svētā gara mēs varam būt svēti? Nevaram. Ja? Mēs vēl esam miesā, bet Dieva svētais gars mūs aizvien dara svētus un svētākus. Tā arī tas ir rakstīts, tātad Daniels izlasīs 1. Pētera, 1. nodaļa no 15 līdz 19. 1. Pētera 1 no 15 līdz 19. Ieklausties, ja? Kas tur ir sacīts? Bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, uz cilvēku vaigu neuzlūkodams, spriež tiesu pēc ik katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Jūs zinat, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgajā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Ja kādreiz mēs varējām grēkot un darīt ļaunu, runāt ļaunu, kaist kārībās, dzīvot dažādos noziegumos un pārkāpumos, tad tagad mēs vairs to negribam. Mēs esam dārgi atpirkti ar ko? Ar dārgajām Jēzus Kristus asinīm. Un viņa asinīs tev un man ir dāvāta grēka piedošana,
un mēs vairs nepiedaram vecajai dzīvei, mantotai no senčiem, no Ādama, bet mēs esam jauni radījumi Kristu Jēzu. Tādēļ viņš teica, esiet svēti, jo es esmu svēts. Sekojiet svētajam, kā viņa mīļotie bērni. Redziet, mīļie, protams, ka mums pasaka, tu tas svētais. Jā, svētais. Dārgajās Kristus asinīs es esmu tapis svēts, es esmu taisnots, bet mēs esam vēl miesā. Mūsos ir tā sēkla, kas negrib vairs grēkot un negrēkot. Tā arī Jānis savā vēstulē viņš teica, ka jūsos ir šis te dzimums, šī sēkla, kas negrēko. Dieva bērni vairs tīšām apzināti negrēko un negrib grēkot. Bet ja nu mēs krītam grēkā, ja nu tomēr, kā pats Jānis šajā te Jāņa vēstulē, pirmā vēstule, 2. nodaļa, 1. pants, viņš teica, bērniņi, es jums saku, negrēkojiet. Bet ja kas krīt grēkā, ja kas paklūp, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā, kas ir taisns. Kas mūs aizstāv Tēva priekšā? Jēzus Kristus. Saprotiet, tikko kā mēs steidzamies atpakaļ pie viņu un sakam, kungs Kristus, piedod, es paklūpu. Te nav runa par tīšu vārtīšanos grēkos. Ir man cilvēki, neviens vientoji teica, es paklūpu. Piedodiet, ļoti vienkārši piemērs. Vai piedzerties var netīšām? Tā ir paklupšana, jeb tīšu vārtīšanos grēkos. Tīši taču, pareizi, vai ne? Tad es nevaru teikt, ka es nezināju, ko es te paņēmu, iedzēru un norēju. Ne, tu ņēmi, meklēji naudu, tu gāji uz veikalu vai kaut kur gāji pie draugiem, meklēji pudeli, lietoji un apreibinājies. Nav šeit paklupšana. Tā ir vārtīšanos grēkos. Tātad vēl ir Ādama daba un vēl mīl grēku. Tas nav svētais, nav atdalīti. Bet ja tu esi svēts, ja tu esi nošķirts no šīs pasaules un darīts par Dieva dēlu, Dieva meitu Kristu Jēzu, tad tu dzenies pēc svētas dzīves. Bez kā neviens to kungu neredzēs. Ir tā, ja? Tad reku ir, mēs kā draudze visu pirms pats galvenais mērķis mums ir dzīvot nevairs grēkam, nevairs pasaulē, nevairs sātanam, lai izpatiktu, bet mēs dzīvojam Dieva slavai, lai pagodinātu un pielūgtu kungu Jēzus Kristu. Par ko tad tas Kristus mums būtu jāpielūdz? Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, manu grēku, tavu grēku, un viņš to uznes pie staba. Viņš tika nolādēts, viņam visas Dieva dusmas, ja? Viņam sods, mums brīvība un dzīvība. Bet ne jau tāda brīvība, kas dod vaļu miesai, pareizi, vai ne? Bet tāda brīvība, ka es labprāt mīlestībā sekoju Kristum, un tas man vairs nav par apgrūtinājumu. Tā ir mana dabīgā, jaunā daba, kad es ilgojos dzīvot svētu dzīvi. Taisn otrādi, es esmu ļoti lielā diskomfortā, kad man tas neizdodas. Ir tā, brāļmāsas, ko? Kad jums izdodas kaut kādā brīdī kaut kur paklupt, kaut kur nokļūdīties, jūs esat laimīgi, priecīgi? Tas ir diskomforts. Tas ir tāds nedabīgs stāvoklis. Pat ļoti, mīļie, tā tam ir jābūt. Un tas parāda, ka tu jau sāc dzīvot Dieva slavai, Dieva godam. Nevis vienkārši grēku dzer kā ūdeni, un saka, kurš tā negrēko? Kas bez grēka, lai pirmais met akmeni? Kā ļaunais sagroza patiesību. Tur Jēzus arī tajā pašā gadījumā, kad viņš teica par to netikli, kad viņus atved, vai ne? Viņš teica, Mūsu bauslība farizēji teica, paredz nomētāt tādu ar akmeņiem. Ko Jēzus teica, ka ne? Viņš teica, kas no jums bez grēka, lūdzu, metiet pirmais akmeni. Bet visi bija grēkojuši. Viņa sirdsapziņas apsūdzēt aizgāja. Un Jēzus teica, tevi neviens nav pazudinājis sievu. Un viņa teica, nē, kungs. Viņa, es domāju, trīcēja, drebēja pie visām miesām. Un Jēzus teica, labi, arī es tevi nepazudinu. Kristus varēja viņu pazudināt? Jā. Viņš teica, es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Saprot? Arī, mīļie, mēs tagad, kad šeit mācamies un kristāmie, kad tiks iegremdēti Kristus nāvē, tad atceries,
tev vairs nav jākalpo tumsai. Tev nav vairs jāsako miesai. Bet tu varēsi pateikt ļaunajam, kad viņš tev kārdinās, ejam, daram, to, ko agrāk darīt. Tu varēsi pateikt, stāv rakstīts, Jēzus Kristus vārdā, Sātan, atkāpies. Es esmu nomiris šim grēkam. Sakiet, lūdzu, vai mirušam cilvēkam vēl kaut ko var piedāvāt garšīgi no šīs pasaules? Naudu, zeltu, sudrabu, neko viņam vairs nevajag. Redziet, tad mums ir spēks pateikt tumsvarai, ne, grēkam, ne. Ja esam Kristu iegremdēti viņa nāvē un ceļamies augšā atjaunotā dzīvē. Tad mēs dzīvojam Dievu godam, Dievu slavai. Atklāsmes grāmata Daniels izlasīs no 5. nodaļas, no 8. līdz 12. pantam. Atklāsmes grāmata 5, no 8 līdz 12. Abrīnojama bilde, jeb aina, nevis bilde, aina, kas notiek Dievu valstībā un ko tur dara tie, kas tajā atrodas. Ieklausties. Un šodien, es nezinu, man pilnīgi tāda pārliecība ir, ka to, ko mēs šeit daram uz zemes, Dieva valstī, visi to redz, visi Dieva valstības iemītnieki, un priecājas kopā ar mums, un mēs priecājamies kopā ar viņiem par tām dvēselēm, kas ir dārgi atpirkts ar Kristus asinīm un piepulcināts svēto pulkam. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecai metās zemē, jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami: Tu cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu padarīsi viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādus un tūkstoši, kas sauca skaņā balsī: Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Miriādi. Es dzirdēju, ka kāds bija sacījis, ka no grieķu tulkojuma to droši vien var atrast. Viena miriādi ir aptuveni 10 000. Un tur bija sacīts miriādes. Tātad ļoti daudz un tūkstoši. Ko viņi tur darīja? Viņi slavēja un godāja ko? To jēru. Jūs redzat? Tur sēdēja Dievs Tēvs tronī. Un jērs, tas ir Jēzus Kristus, ņēma šo grāmatu, un viņš bija vienīgais, kas bija cienīgs atvērt šīs grāmatas 7 zīmogus. Tajā brīdī 24 vecai, 4 dzīvās būtnes un visa dzīvā radība dziedāja jaunu dziesmu. Cienīgs ir tas jērs. Pašās beigās viņš tur saka, cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts un kas ir augšām cēlies, kas ir dzīvs. Viņš ir cienīgs ņemt šo grāmatu. Viņš ir cienīgs atvērt šos zīmogus. Viņš ir cienīgs ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Jūs redzat, kam dod godu Dieva valstības iemītnieki? Jēram. Kam mēs dodam godu? Kristum. Jērs ir Kristus, kas mūs dārgi ir atpircis, un Dievam Tēvam, Dievam Dēlam, Svētajam Garam, ja? Tātad brīnišķīgi, mīļie, jūs redzat, draudzes pirmais mērķis ir dzīvot Dieva slavai, Kristus godam un Kristus pagodināšanai šeit virs zemes, lai mēs viņu pielūgtu, pagodinātu un sekotu viņam. Pasaule viņam neseko. Ir tā? Pasaule neaizliedz sevi. Pasaulē tieši otrādi ir svarīgi būt zemes centram. Katrs viens domā, ka viņš ir pats galvenais uz šīs zemes. Mēs šodien braucām šurp ar bērniem, un tur tas mazais radinieks, ko sauc par Paulu, ja? Viņš šobrīd ir pilnīgi iedomājusies, ka viņa ir zemes centrs. Ja? Un ja nenotiks tā, kā viņa ir iedomājusies, kas notiks? Ļoti muzikāls sniegums ilgi turpināsies. Ja? Un tad mamma ar tēti, un nēsā, un ucina, un šūpina, un baro, un to, un pamperiņš jāmaina, un tas. Es jau teicu, ka jūs kāds 500 eiro pamperos vien izdosiet jau tagad sākumā. Nu, nekas jā, lai cīnās.
Redziet, tas mazais cilvēciņš, viņš domā, ka visa dzīve ap viņu grozās. Ir tā, ja? Bet ja pieaudzis cilvēks tā domā, Dievam ir jākalpo man, Kristum ir jākalpo man, lai viņš man kalpo visu, ko es gribu, lai viņš ātri, mudīgi izpildu. Mīļie, tā ir kristietība, jo tas ir pagānisms. Dievam, Kristum ir jākalpo mums, vai mums ir jākalpo Kristum? Jūs saprotiet, ja? Redz, kur ir? Tagad ir moderna psiholoģija, visi šitie te mācības, ja? Kad cilvēkam jāiegūst tāda augsta pašapziņa, jākļūst tādam spējīgam sevi pašrealizēt, vai ne? Un tad viņi cildinās un uz rokām nesās. Ak, niecību, ak, tukšums, vēju ķeršana, mīļie. To Salamans saka, nē, mēs esam dārgi atpirkti, lai dzīvot Dievu slavai un lai pagodinātu kungu Jēzu Kristu. Otrais draudzes mērķis ir sludināt evaņģēliju bojā ejošiem grēciniekiem. Dievs uztic tev un man, kā brālim māsai Kristu Jēzu, sludināt un liecināt cilvēkiem par glābjošo pestītāju Jēzu Kristu. Jūs saprotiet? Jā, viņš to uztic, lai mēs liecinātu grēciniekiem, lai tie no žēlastības ticībā uz Jēzu tiek izglābti. Mums ir viņiem jāliecina, lai žēlastībā, ticībā uz Jēzu Kristu viņi tiek izglābti. Vediet tos pie Kristus. Mūsu uzdevums ir vest ļaudis pie Kristus, lai tie no Dieva ienaidniekiem kļūst par Kristus kalpiem un Dieva pielūdzējiem. Lai tie no Dieva ienaidniekiem kļūst par Kristus kalpiem un kalponēm un svētā Dieva pielūdzējiem. Redziet, otrais mērķis draudzei ir sludināt evaņģēlijas saskaņā ar svētajiem rakstiem. Lielais uzdevums, великое поручение, ko Dievs deva mācekļiem, un šis uzdevums un šis mērķis ir dots visiem cilvēkiem, kas jebkad uzticās Kristum. Te nav izņēmumu, mīļie. Vai tu esi bagāts vai nabaks, vesels vai slims, izglītots vai neizglītots, katrs viens var liecināt ar savu dzīvi, ka Kristus ir viņa kungs, ja viņš ir jauns radījums Kristū. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa, un tur no 17. panta. Un kad tie viņu redzēja, tas ir pēc augšām celšanās, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegājis pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Mēs lasījām atklāsmes grāmatu 5. nodaļā, tur 11. 12. pants. Tu esi cienīgs ņemt spēku, bagātību, gudrību un stiprumu. Un Jēzus Kristus jau apliecina, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc, redziet, kad tā tas ir, eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Arī mēs šodien kristīsim šos 4 cilvēkus ne savā vārdā, bet Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un tā kā viņi ir izteikuši vēlmi piederēt Kristum un pievienoties tādējādi arī draudzei, tad mans un mūsu uzdevums, brāļu uzdevums, ir mācīt draudzi, turēt visu, ko Kristus ir pavēlējis. Un Kristus pavēles mums ir zināms. Tās ir atklātas rakstos.
Ja jūs mani mīlat, Jēzus Kristus teica, turiet mans baušus, turiet mans pavēles, turiet mans vārdus. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Evanģelizē savu pilsētu. Vai evanģelizē, liecina cilvēkiem savā ciemā, savā novadā, saviem kaimiņiem. Sāc to darīt. Un apliecina un pasaka, reiz es biju pagāns no pagāniem. Es mīlēju šo pasauli, es gāju uz pazušanu, bet mani atrada Kristus. Un kad viņš man ņēma un aicināja pie sevis, tad es brēcu, lai viņš apžēlojas par mani, lai man piedod grēkus un piepulcina svēto pulkam. Lai turpmāk vairs nestaigātu tumsā, bet gaismā. Vai tu raudi par bojā ejošiem cilvēkiem? Mīļie, mums ir ko padomāt. Vai mēs raudam par tiem, kas iet uz pazušanu? Vai mēs no sirds par viņiem lūdzam, aizlūdzam, lai viņi no Dieva ienaidniekiem kļūst par Dieva bērniem? Vai mēs meklējam iespējas apliecināt? Es klausījos tādu vīru, es nezinu, es kaut kā viņu tagad pirmo reizi dzirdēju, tāds Lee Thompsons. Viņš pat ir, nezinu, varbūt vēl tagad dzīves Amerikā. Un tur viņš liecināja, ka viņam bija tāds notikums, ka viens vīrs dzerstījās, dzīvoja bezdievīgu dzīvesveidu, un kaut kā tur sanāca, ka viņš pie viņa aizgāja mājās. Un viņš aizgāja pie viņa mājās, un viņš viņam sāka liecināt par Jēzu Kristu. Un viņš, tas dzērājs, viņu noraidīja un atstūma. Viņš nokrita ceļos un raudāja tā grēcinieku priekšā un lūdza Jēzu Kristu glābt šo grēcinieku. Viņš teica, apžēlojies par šo bezdievu, apžēlojies par šo grēcinieku. Es ar tāds reiz biju, tu par mani apžēlojies, izglāb arī šo vīru. Un viņš raudāja. Viņš piecēlās un aizgāja. Un pēc tam, pēc daudziem gadiem, viņš izvadīja kādu cilvēku tur kaut kur, un pienāca viens vīrs, un viņš saka, es gribēju atnākt, paskatīties, vai Lee Thompsons ir tas pats vēl, kas toreiz pie manis bija nokritis ceļos manā istabā un raudāja. Viņš aizies vēl 3 gadus pretojos Dievam. 3 gadus. Bet man neizgāja no atmiņas tavas asaras. Man neizgāja tas skats, ka tu pazemojies manā priekšā un lūdzi žēlstību, lai es tiek izglābts. Es tagad esmu pats kalpotājs un sludinu evaņģēliju. Jūs saprotiet? Es tā klausījos. Es domāju, cik daudz es esmu par kādu raudājis? Cik tu? Vai mēs lūdzam, lai viņi kļūst par Dieva sekotājiem, kas iepriekš bija velna vergi un sātana kalpi, kas staigāja tumsā un mīlēja visu, ko jau šī pasaule piedāvā? Jā, mīļie, tur ir ko padomāt. Redziet, ja kāds nav no sirds, kas lūdz pa kādu bojā ejošo cilvēku, turpat viņš arī teica, tad diez vai viņš tiks izglābts. Tur tā ir atsevišķa mācība, dziļāk tur jāieskatās, bet pati būtība, ja? Daniels izlasīs Jāņa evaņģēlijas 3 no 14 līdz 17. Mīļie, evaņģēlijas, labā vēsts, kas mums ir tik svarīgi. Paklausamies, kas šeit ir sacīts, zināmi vārdi, bet tos vajag iesakņot mūsu sirdīs, prātos, valodā un dzīvē. Un kā Mūzes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Mīļie, Kristus tika paaugstināts. Viņš tika pakārts starp debesīm un zemi. Tā vadās kā čūska tuksnesī, kad čūskas sakod Mūzes laikā,
šos cilvēkus, ka viņi uzlūkoja šo varu čūsku, tad viņi tika dziedināti. Arī mēs, kad ticībā tagad uzlūkojam kungu Jēzu Kristu un sakam, piedod, kungs, tu manā vietā nomiri. Piedod mans noziegums, pārkāpums, grēkus, jo es lasu šeit tavā vārdā, ka tu esi tik ļoti mani mīlējis, negan to grēcinieku, ka tu atdevi savu dārgo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Mīļie, tas ir mīlestības evaņģēlijs. Jo Dievs savu dēlu nesūtīja pasaulē, lai pasauli tiesā. Jo viņi jau bija zem Dieva tiesas. Jau, saprotiet? Man, tev nav jātiesā. Tā ir rakstīts, netiesājiet priekšlaikus. Bet cik tas ir iespējams, sludiniet evaņģēliju grēciniekiem. Bet ja kāds pretojās, tad ir jāpasaka patiesība. Ja tu turpinās pretoties, Dievs taisnīgi tevi tiesās un sodīs. Jo briesmīgi Kristus dzīvā Dieva rokās, jo tu būsi noraidījis Dieva mīlestību, kas atklājas Kristu Jēzu. Saprotam? Ja kāds pastums Jēzu Kristu malā un pateiks, es pats, tad nekas tur nesanāks. Man patīk, kā Aleksejs Kalavīcevs, viņš stāstīja piemēru, ka mēs ar brāļiem bijām maijā tajā Viļņā, tagad viņš kaut kur Amerikā tur uzstājas, viņš ar šo piemēru ļoti labi paskaidroja. Viņš teica, iedomājieties, cilvēki taisa zemūdeni. Ja? Tātad tas ir kuģis, kas peld zem ūdens. Ja? Zinām, kas ir zemūdeni, vai ne? Un tagad kāds no darbiniekiem teiks, bet es jau diezgan centos. Es centos, lai tur tās šūvas būtu kārtīgas, bet kā sanāca, tā sanāca. Ielaiž to zemūdeni zem ūdens un sākās sūce, un pa tām šuvēm sāk nākt ūdens iekšā. Ar centību pietiks? Tā arī cilvēki domā, es cenšos uzlabot savu morālo un visādi citādu psiholoģisku un kādu tik nestāvokli. Es cenšos. Es gribētu, lai es būtu labāks. Pagaidi. Tu vari censties no rīta līdz vakaram, un tev neko tas nedos. Tā grēka sūce, viņa vienalga nāks pa tām šuvēm iekšā. Bet ir jānāk kādam absolūti pilnīgam, nevainīgam un taisnam, lai tas ievestu tevi tajā brīnišķīgajā šķirstā, kurā vairs nenāk iekšā ūdens. Atceramies, Noā. Viņš taisīja aptuveni 120 gadu šķirstu. Un tad, kad viņš iegāja ar visiem saviem cilvēkiem, kas jau tur bija 8 dvēseles izglābās, un visiem lopiem, zvēriem, putniem, vai tur nāca ūdens iekšā? Nē. Cik ilgi tas šķirsts peldēja pa ūdeni? Cik ilgi viņš bija ūdenī? Jā, kaut kur gadu, vairāk kā gadu, jūs iedomājaties. Un ja tur būtu sācis nākt ūdens iekšā, tad bija cauri. Tādēļ, mīļie, vēlreiz atcerieties, neviens cilvēks nevar izglābties ar labiem darbiem. Un tā ir vēl viena ļaunā gara viltība, kad es necik sen, vairāk gadījumu tādiem. Cilvēks ir bijis negans grēcinieks, kā mēs jeb katrs. Nav svarīgi, cik daudz grēks, ko visi grēcīgi, visiem trūks dievišķās godības, visiem iet pazušanā. Un tagad viņš darīja briesmīgus grēkus. Un vairs nedara. Viņš saka, bet es tagad esmu labs. Es tagad esmu labs. Bet vai tad tas grēka parāds tev ir izdzēsts? Ja tu vairs nedari tos grēkus, ko agrāk darīji, vai tā vecā grēka bagāža pazudus? Paskatieties, ja cilvēks, piemēram, ir bijis parādā. Viņam ir, nobankrotējis firmu. Viņš ir bijis aizņēmies kredīts kāds 100 000. Un viņš ir bankrotējis. Viņš vairs ar biznesu nenodarbojās, viņš ir vienkārši sētnieks. Pieņemsim, ja? Vai tas 100 000 parāds ir pazudis? Jeb viņam no tās sētnieka algas vēl atvelk to parādu, ko? Atvelk, jūs saprotiet? Nekur tas parāds nav pazudis. Tā arī mūsu grēka parāds nekad nevar tikt samaksāts ar taviem maniem labiem darbiem vai nopelniem. Jūs saprotiet? Kas par mūsu grēkiem, par mūsu parādu samaksāja? Vēlreiz. Jēzus Kristāmiem tas ir skaidrs? Nekad tu nevar sev uzlabot. Bet tikai pateicoties tam, ko Kristus ir izdarījis, tava zemūdeni, tavs šķirsts nekad nebūs sūds. Kristus nopelnā. Daniels izlasīs palūkšu 1. Pētera 3, no 18 līdz 22. 1. Pētera vēstule 3. nodaļa no 18 līdz 22. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam,
nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti 8 dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glāba. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāps debesīs un viņam kļūš paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Es atgriezīšos pie 21. pantu. Tas attēlo kristību, kas tagad arī jūs glāba. Un uz šo daudz būvē savu mācību. Es bērnībā esmu ristīts, esmu glābts. Meli un maldi, mīļie. Tas attēlo kristību. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Mīļie, tagad, kad mēs nāksim, pirms mēs dosimies uz dīķi, lai iegremdētu jūs Kristu, tātad ūdenī Kristus nāvē, jums ir jālūdz, Kungs Kristu, tikai pateicoties tavai nāvei, un kad es līdz ar tevi esmu krustā sists, ticībā, jūs saprotiet, ja? Ticībā, es tiek iegremdēts tavā nāvē, un tad es esmu iegājis šajā šķirstā. Tu esi glābts Kristus nāves nopelnā un viņa augšām celšanās spēkā, ne savā. Tas nav miesas netīrības nomazgāšana, saprotiet, ja? Bet tā ir labas sirdsapziņas izlūkšanās. Un Krievu draudzēs, jau es stāstīju to, ja draudzēs viņi tā arī saka, я обещаю служить Богу доброй совестью. Es solos kalpot Dievam Kristum ar labu sirdsapziņu. Redziet, ja? Un pierādījums tam, ka tu esi iegājis šai glābšanas šķirstā, tad tas ir tas, ka tu dzenies pēc Dieva valstības un svētas dzīves, nevis izpildīt ceremoniju. Brāļi, māsas, es šodien jums arī piedāvāju, pēc tam, kad mēs aiziesim uz kristību, ja kāds atcerās tos savus notikumus, kad viņš tika kristīts kaut kad, un viņš bija kritis vēl pēc tam daudzos un drausmīgos grēkos, tad arī šodien, vai arī citu svētdienu, nāciet šeit tepatās. Atjauno savu solījumu un izlūdzies labu sirdsapziņu un saki, Kristu piedod. Es biju tikai iegremdēts miesātai ūdenī, bet man nebija iegūta jauna laba sirdsapziņa, par ko brālis Annis sludināja veselu svētdienu. Jūs saprotiet? Svētais gars darbojās, tā skaitā caur sirdsapziņu. Un viņš liecina un runā par to, ka tu esi vai nu tu neesi, tātad piederīgs šim kungam un izlūdzies labu sirdsapziņu, lai viņam kalpot un viņam piederētu. Jāņa evaņģēlijas 3:36. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Mīļie, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts, tas taps svēts Kristus nāvē, ne tas ūdens, bet tas ir simboliski, ka mēs tiekam nonāvēti līdz ar Kristu, ja? Un uzcelt augšā, lai dzīvotu nevis vairs sev, bet Kristum, saprotam? Un reku ir Jāņa 3:36, viņš tik skaidri saka, kas tic Dieva dēlam, Jēzum Kristum, tam būs mūžīgā dzīvība, jeb ir jau mūžīgā dzīvība. Jau ir, mīļie, saprotam, jau ir, bet kas Dieva dēlam neklausa, tam ir mūžīgā dzīvība? Nav. Dieva dusmība paliek uz viņu. Saprotiet? Redziet, tas ir tik vienkārši. Tātad pats pirmais. Pirmais mērķis – draudze dzīvo Dieva slavai, lai pielūgtu un pagodinātu kungu Jēzu Kristu. Otrais draudzes mērķis ir sludināt evaņģēliju, glābšanas vēsti bojā ejošiem cilvēkiem. Man nevar būt vienalga, ka kāda iet uz pazušanu. Trešais – draudzes mērķis – kalpot Kristus miesai par
stiprinājumu ar gara dāvanām, lai celtu draudzi Kristus mīlestībā. Mīļie, trešais draudzes mērķis ir, ja tā apkopot, tas ir, lai mēs kalpotu cits citam, lai celtu cits citu. Brāļmās, es neesmu pārāks par jums ne par vienu šeit, ne par vienu. Es esmu kalps. Man Dievs ir piešķīris savu kalpošanu. Pareizi, vai ne? Un man ar to jākalpo. Un vai man, ja es to nedaru, kā apostols Pāvils teica? Tev ir cita kalpošana varbūt. Pareizi, ja? Un vai tev, ja tu ar to dāvanu nekalpo? Tādēļ es jau teicu, arī kristāmie domājiet, meklējiet, tie, kas ir kristījušies, kas pievienojušies draudzē, ar ko jūs kalpojat draudzē, ar ko jūs esat apdāvināti. Un nevienam Kristus miesas loceklim nav tā, ka viņam nebūtu kāda dāvana. Un ka viņš nespētu kalpot. Mēs liekas to apstiprināsim ar dažām rakstvietām. Daniels izlasīs Efeziešiem 4, no 4 līdz 7. Efeziešiem 4, no 4 līdz 7. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķir žēlstību tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Cik kristības? Viena. Cik gari? Viens. Cik kungi? Viens. Cik dievi? Viens. Saprotam, ja? Cik miesas? Viena. Kristus miesa. Un te nevar būt man luterāņu kristība, man katoļu, man baptisti, man metodisti. Beidziet. Viena. Viena kristība. Un to mēs redzam Bībelē skaidri un gaiši. Jānis Kristītājs kristīja kur? Jordānā. Bet Jēzus ar mācekļiem kristīja Jordānā. Filips tika sūtīts pie etiopiešu vīra, ja, kas brauc uz Āfriku, ja, viņš tika sūtīts, lai kristītu, un viņi iekāpa un izkāpa no ūdens. Nekādas šļakatāšanas, apšļakcīšanas vai vēl kaut kas. Mīļie, ne tā fiziskā darbība, bet, kā es jau teicu, ka mēs tiekam nonāvēti un iegremdēti Kristus nāvē līdz ar Kristu. Ja? Viss ir viens, visiem viens, ja mēs esam Kristus miesas locekļi. Un Daniels izlasīs to tālāk no 11.13. Skatieties, 11.13. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dievu tēlu, ticībā un atziņā, īsto vīru briedumu, Kristus diženumu pilnības mēru. Abrīnojami. Īsto vīru briedumu, Kristus diženumu pilnības mēru. Kāds izteiksmes veids? To nevar cilvēks uzrakstīt. To tikai Dievs svētā gara spēkā var uzrakstīt. Ja? Abrīnojami. Un tur ir teikts, un Dievs ir devis citus draudzē par ko? Kas tur bija sacīts? Ja? Ja? Tur šitie mācītājs saka 5 pirkstu kalpošana. Ja? Tad pirmais bija apustuļi, tad bija pravieši, ja? Tad bija evaņģelisti, gan un mācītāji. Apustuļi un pravieši, mīļie, jau ir ielikti pamatā. Efeziešu vēstulē 2.20, tur ir skaidri un gaiši rakstīts, nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūrakmens ir kas? Kungs Jēzus Kristus. Apustuļi šodien ir? Nav, mīļie. Pravieši šodien ir? Nav. Mēs runājam pravietiskā gaismā, ja mēs runājam saskaņā svētajiem rakstiem. Saprotam? Un nav ko fantazēt. Pamats ir ielikts. Apustuļi un pravieši. Un tālāk viņš ir iecēlis draudzē citus par evaņģēlistiem, par šitiem ganiem un par mācītājiem. Redz, kur ir. Tās ir garīgās dāvanas, kuras piešķir Dievs. Ir cilvēki, kas paši viņus ņem, un tie ir tie derētie gani bieži vien, un ved cilvēks maldos un pazušanā, un tas ir briesmīgi. Ja? Tātad katram ir piešķirta kalpošana, lai celtu draudzi. Es esmu glābts, lai kalpotu draudzei. Bībele saka skaidru un gaišu, ka visu pirms mums ir jākalpo un jāpalīdz neticīgiem vai ticīgiem?
ticīgiem un tad visiem pārējiem, ja? Draudzē, mācītāji, sludinātāji māca draudzi, lai draudzē cits citam kalpotu ar savu dāvanu, ar savu garīgo dāvanu. Mīļie, draudzē mums ir dotas dažādas dāvanas, tas tieši tāpatās kā ķermenim, katram loceklim ir sava funkcija, tā arī mums draudzēji katram sava dāvana. Redziet, ja? Paskatāmies 1. Pētera 4:8, un tur teica, pār visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Pār visām lietām, lai jums ir sirsnīga mīlestība citam pret citu, mīļie, mēs neesam toleranti, mēs neejam uz kompromisiem ar grēku. Priekš tam ir draudzes disciplīna, ja kāds draudzē tīšām apzināti grēko un iet par netaisnības, nepatiesības ceļu, tad brāļiem tas ir jāierauga, jāapstādina un ja vajag pat arī jāizslēdz no draudzes. Ir tāda bībeles mācība vai nav? Jā, te nav runa par to, ka tagad visatļautība, demokrātija, kā gribu, tā dzīvoju, uz visām pusēm ej un viss būs labi. Nē, bet ja mēs esam Kristu Jēzu, ja mēs esam draudzes locekļi, mēs taču arī esam nepilnīgi. Pilnīgs ir kungs Kristus, pareizi. Tādēļ viņš teica, mīlestība apklāja grēku daudzumu. Mēs tās daudzās nepilnības, ko ieraugu pie jums, jūs pie manis, mēs ar mīlestību apklājam. Ja tas neatšķirās no Kristus mācības, ja tas nav pret Kristus mācību, ja tas neved cilvēkus maldos. Ja? Tālāk, ko viņš saka, tur 9. pantā, esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Viesmīlība, mīļie, sadraudzība, satikšanās brāļu māsu vidū. Ai, ko es tur braukšu? Es jau tur to cilvēku satiku jau par nedēļu. Ko man tur ar viņu kopā braukt vēl? Mīļie, ja mēs esam draudzes locekļi, ja mēs esam brāļu māsas Kristū, ej kalpo. Pats kungs Kristus, kamēr viņš bija zemes dzīves virsū šeit un staigāja miesā, viņš kalpoja vai ne? Jā. Viņš kalpoja visai tautai un sevišķi mācekļiem, pat kājas mazgāja. Tad arī mums ir jākalpo citam. Tālāk, ko viņš saka? Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namtur. Jūs dzirdiet? Kādu katrs dāvanu saņēmis, tātad, ja tu esi Kristu Jēzu, tu noteikti un obligāti saņēmis kaut kādu dāvanu. Jūs saprotat? Tās ir svētā gara dāvanas, kuras Dievs mums dod, lai mēs kalpotu cits citam mīlestībā. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kādam ir piešķirt šī dāvana, sludināt, liecināt, evaņģelizēt, lūdzu, lai viņš runā kā Dieva vārdus. Kad pats ir piepildīts ar Dievu vārdu, lai Kristus vārdu bagātīgi mājo jūsos, un tad viņš runā kā Dievu vārdus attiecīgi cilvēkiem un draudzē. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, kā visās lietās Dievs tiktu pagodināts. Caur Jēzu Kristu viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Šeit šo sadaļu Pēters noslēdz, un viņš saka, ja nu kāds kalpo ar vārdiem, lai tas kalpo un sludina kā Dievu vārdus. Ja kāds kalpo savādāk, un kalpošanas dāvanas pat Bībelē visas nav uzskaitīts, mīļie, ļoti plaši var būt, ja? Un tad kā kalpo, kā ar to spēku, kuru piešķir kas Dievs. Saprotiet, lai visās lietās tiktu pagodināts dzīvais Dievs. Mīļie, tas ir tik apbrīnojami. Ir cilvēki, kuriem patīk ierasties uz visu gatavu. Un miesīgi mums tas visiem patīk. Bet paldies Dievam ir cilvēki, kuri labprāt prasa, ko es vēl varētu izdarīt, ko vajag izdarīt. Mēs šeit atbraucām jau no rīta vairāk. Vēl to izdarījām, cits to, cits šito. Ja? Tādējādi mēs sagatavojam šo brīdi, lai mēs varētu brīvi kalpot cits citam,
rādot priekšzīmi, lai visi ērti justos, sēdēt, baudīt un tā tālāk. Un šodien vēl būs iespēja kalpot. Pareizi, ja? Mēs varēsim citam šeit kalpot, palīdzēt, ja? Tur, kur vajadzības spiež. Un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, mīļie, apkopojot un izdarot dažu tādu noslēgumu secinājumu. Draudzei ir 3 galvenie mērķi. Pirmais tātad ir, ka draudze dzīvo Dieva slavai, lai pielūgtu un pagodinātu kungu Jēzu Kristu. Otrais, draudze ir tā, kas ir aicināta un sūtīta un pilnvarot, lai ietu, sludinātu un liecinātu neticīgajiem par glābjošo vēstu Kristu Jēzu. Ir tā vai nav ko? Un trešais mērķis, lai draudze kalpotu kā draudzes locekļi cits citam mīlestību, ar mīlestību apklēdam arī pat grēku daudzumu. Jā, katrs kādu dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam mīlestībā. Raļmās, svētīgi tas ir, vērtīgi, vajadzīgi saprast to, vai ne? Atliek tikai darīt, un Dievs būs ar mums, lai Dievs svētī. Āmen. Thank you.